mēs nerunājām par vielām, kas rada atkarību. Tās ir pilnīgi citas vielas, jo psihodēliķi, mēs zinām pēc viņu fizioloģijas, ka viņi nerada atkarību. Mums nav nepieciešamība palielināt devu šiem cilvēkiem, nav nepieciešamība lietot un lietot. Cilvēks ir lietojis šo vielu, tad viņš pārtrauc lietot, viņam nav nekāda nepieciešamība. Tad līdz ar to jāsaka, ka rietumu medicīnā jūs varbūt esat redzējuši gan dokumentālās filmas, gan mākslas filmas par opioīdu krīzi Amerikas Savienotajās valstīs, par to, kā cilvēkiem ar muguras traumām vai pēc kādām operācijām tika izrakstīti opioīdi, no kuriem ir radušies milzīgas problēmas cilvēkiem, 100 000 cilvēki, kas ārstējās pašreiz, un kā reiz šīs psihodēliskās vielas, oficiāli viņas vēl nav pieļaujams, bet ir šīs eksperimentālās klīnikas, kurās palīdz cilvēkiem tikt galā ar veselības problēmām, kuras viņiem ir radījusi medicīna būtībā.